Mēs Biofat projekta ietvaros Latvijas Universitātē strādājam ar poliprenoliem. Kur mēs tos poliprenolus ņemam? Tos mēs ņemam no meža pārpalikumiem skujām, kuros šobrīd nevienam īsti nevajag. No tām mēs varam ar zaļām ķīmijas tehnoloģijām izdalīt, attīrīt poliprenolus, kas sniedz būtisks uzlabojums cilvēku veselībai. Šādi produkti šobrīd tirgu nav. Vai to tā teikt, kādi ir, to tīrība neatbilst lietošanai cilvēku uzturā. Mēs darbojamies ar to, lai mēs sagatavotu šos poliprenolus tādā kvalitātē, tādā tīrības stadijā, lai viņas būtu droši izmantot. Un ko nozīmē droša izmantošana? Tas, kad uzņemot ķermenī šos poliprenolus sagatavotos, mēs varēsim sniegt būtiskus uzlabojumus imunitātei, aknu atveseļošanai, šūnu atjaunošanai, diezgan plašs klāsts uzlabojumi, kas būs no vienas kapsuliņas, kurā būs iestrādāti no skujām izdalītie poliprenoli. No skujām, izmantojot zaļos šķīdinātājus, kas ir videi un cilvēkam draudzīgi, mēs ekstrahējam no skujām kopējo ekstraktu, kurš satura poliprenolus. Pēc tam, izmantojot dažādas augsta efektīvas attīrīšanas iekārtas, mēs iegūstam tīrus poliprenolus, kuri šādā tīrības pakāpē pagaidām tirgū nav pieejami. Un, lai šos poliprenolus pēc tam varētu viegli sapildīt kapsulās, mēs izmantojam sorbentus, kas ir izmantoti pārtikā un farmācijā, kas atvieglo šo poliprenolu iekapsulēšanu. Šī projekta auditorija, mūsu industrija ir biofarmācija, kuriem interesē poliprenoli, izmantojami priekš ķermeņa imunitātes palielināšanas, šūnu stresa samazināšanai. Ir pētīts arī citas īpašības, poliprenoliem ir plašs pielietojums. Tāpēc arī industrijai tie ļoti interesē un pagaidām viņiem trūkst piegādātāji tieši šai aktīvajai vielai, kas būtu tādā tīrības pakāpē, kādu varam piedāvāt mēs ar šo tehnoloģiju.